2022. gada 24. februārs. Ukrainas pilsēta Harkiva. Krievija sāk pilna mēroga iebrukumu. Okupanti iecerētais straujais uzbrukums apstājas ziemeļpriekšpilsētā Saltivkā. Turpretim agresoram stājas Ukrainas bruņoto spēku vienības un tikko ieročus rokās paņēmušie vietējie iedzīvotāji. Tāpat kā 2014. gadā, Harkivu no Krievu pasaules postas šoreiz atkal steidz glābt vietējie futbola huligāni. Šī ir saruna ar vienu no viņiem, kādreizējo kvēlo futbola kluba Harkivas metalistu Ultru un tagadējo Ukrainas bruņoto spēku speciālo uzdevumu karavīru Vladu ar segvārdu Mini. Viņš savas dienesta gaitas Ukrainas bruņotajos spēkos sāka līdz ar Krievijas pilnamēroga iebrukumu. Intervijā portālam Sarks.lv Vlads stāsta gan par savām sajūtām pirmajās kara dienās, to kā pārvarēt bailes un ko Latvijas iedzīvotājiem laicīgi darīt, lai nelaime, ko rada Krievija, mūs pašus nepārsteigt nesagatavotus. Pastāst lūdzu, kā sākās Krievijas iebrukums Harkivā 2022. gada 24. februārī. No kurienes virzījās Krievi un galvenais, kā viņi te uzvedās? Spriežot pēc apkārtējām ēkām, izskatās, ka pat tām ir šauši tiešā mērķējumā. Jā, patiesībā šis ir viens no vislielākajiem Ukrainas pilsētu rajoniem, kas kara laikā cietis visvairāk. No šejienes līdz robežai ar Krieviju ir aptuveni 20 km. Ziemeļu Saltivka tika apšaudīta ar visa veida ieročiem. Bija aviācijas triecieni, pretinieku lidmašīnas virs pilsētas meta aviācijas bumbas, bija arī tanku uzbrukumi, gradas sistēmu, raķešu un artilērijas uzbrukumi. Kopumā var teikt, ka tika šauts ar visa veida ieročiem, ar kuriem Krievi vien varēja trāpīt. Sākotnēji 2022. gada 24. februārī viss sākās ar masveida apšaudi, kas it kā tika vērstas pret Ukrainas karaspēku vienībām, bet iebrucējiem kaut kā īsti labi negāja ar tēmēšanu. Sanāca tā, ka visi izšautie lādiņi pa Ukrainas armijas vienībām krita virsū civiliedzīvotāju mājām. Cilvēki par to bija šokēti. Šis bija brīdis, kad daudzi varēja droši teikt, ka darīšana ar tādiem uzbrukumiem vairs nav tikai armijas uzdevums. Tu nevari vienkārši tāpat mierīgi reaģēt, kad tuvs kaimiņus nogalina vai aproka ēkas grubešos. Tu vairs nevari teikt, ka esmu no 4. stāva, joprojām esmu dzīvs un man apkārt notiekošais nav svarīgs. Tādos apstākļos ik viens izlem ļoti ātri, vai nu tu sāc darīt kaut ko pats, piemēram, ej un cīnies, vai palīdz tiem, kuri iet cīnīties par savu valsti. Trešā varianta cilvēkiem nebija. Kā sabiedrība cēlās šai cīņai? Vai cīnījās tikai Ukrainas armija, vai arī tai pievienojās vienkāršie cilvēki, kuri ņēma rokās ieročus? Redz, bija tā cilvēki, todien saņēma visas atbildes uz saviem jautājumiem par to, kas ir Krievi. Tad, kad viņi redzēja, kā deg viņu mājas, kā mirst viņu kaimiņi, kā dzīvi cilvēki sadeg savās automašīnās, mēģinot evakuēties ar savām ģimenēm no kara zonas, un cilvēki to pārdzīvojot devās uz vietējiem iesaukšanas punktiem, lai brīvprātīgi pieteiktos teritoriālajos aizsardzības spēkos. Turpat pie iesaukšanas punktiem bija smagās Kamazas kravas automašīnas, kas bija pilnas ar ieročiem. Principā cilvēkiem tika iedota Kalašņikova triecienu šauteni, vairākus magazīnus un patronus. Tiem, kuri nezināja, kā apieties ar ieroci, tika sniegta ātra instruktāža, un viņi uzreiz tika nozīmēti konkrētu uzdevumu izpildē. Kara sākumā tā pirmās dienās bija daudz cilvēku, kas pieteicās dienestam, jo aizgāja praktiski visi, ka iesaukšanas punktos sāka atteikt uzņemšanu, jo nebija ieroči, ko izsniegt brīvprātīgiem. Kravas automašīnas ar ieročiem tika iztīrītas pāris dienu laikā. Šādi cilvēki iestājās, lai aizsargātu mūsu valsts teritoriālo vienotību. Pirms kara daudz varēja teikt, ka armija un politika tā nav viena lieta, jo man ir ģimene, bērni. Iebrukums kļuva par kaut ko kopīgu visiem, jo likmes uz šo spēli bija visaugstākās. Harkivā ir spēcīga futbola fanu kustība. Arī tu pats esi futbola fans, faktiski ultra. Kā futbola fani sevi parādīja, sakoties iebrukumam? Skatieties, Harkivas futbola fani vēl 2014. gadā bija Maidanā, gan aizstāvēja cilvēkus tepat
tos, kuri gāja uz pro-ukrainiskajiem mītiņiem. Mums tolaik pilsētā bija daudz cilvēku, kurus speciāli ieveda no citiem reģioniem, tostarp no Belgorodas, Krievijā. Toreiz tik liela problēma ar krieviem vēl nebija. Toreiz viņiem, kā tādiem sportistiem, vajadzēja uzbrukt pro-ukrainisko mītiņu dalībnieki. Viņi to darīja naudas dēļ. Viņa mērķis bija televīzijā uztaisīt labu bildi. Kad te veidojas Krievu pasauli. Jā, tolaik virs Harkivas apgabala administrācijas tika pacelts Krievijas karogs, bet tas bija tikai 2014. gads. Toreiz Harkiva nekļuva par Krieviju, jo cilvēki bija pret to. Saprotams, ka cilvēkiem, kuru vadmotīvs ir tikai nauda, nav pietiekošas motivācijas. Viņi ir motivēti tikai tad, ja par padarīto saņem samaksu. Savukārt cilvēkiem, kuri ir motivēti aizsargāt savu valsti un pirmām kārtām mīl savu valsti, viņu motivācija cīnīties ir daudzkārt lielāka. Futbola faniem bija zināmas cīņas pieredze, ko varēja pielietot kaujas operācijās. Vēl viņiem bija, tā teikt, sava veida stresa noturība. Tā viņi kļuva par mugurkaulu, ar kuru sanāca pārējie cilvēki. Zini, ja kāds iet uz priekšu, tev pašam ir nedaudz vieglāk. Tu viņam seko un jūties mazliet pārliecinošāk, pat tādā gadījumā, ja pats neizturējis ieroci rokās. Es pats tolaik biju iesaistīts jaunas komandas veidošanā, tie bija jaunieši. Viņu vidējais vecums bija 18–20 gadi. Viņi visi, pēc kopspēja, 35 cilvēki droši cīnījās, gāja gars pret baru, viņi sacentās sportā, bet netrenējās ar ieročiem. Viņiem nebija pat militārās pamatzināšanas. Bet, kad 2022. gadā sākās karš, viņi visi paņēma rokās ieročus, un viņiem tas bija tobrīd nedaudz vieglāk nekā pārējiem, jo viņi bija kā futbola huligānu grupa, kuras sadarbība jau bija pārbaudīta dažādās sarežģītās situācijās. Viņiem bija vieglāk, viņi gāja uz priekšu un pārējie cilvēki viņiem sekoja. Tobrīd pārējie cilvēki gan saprata, gan noticēja, ka viņiem visiem kopā kaut kas varētu izdoties. Tas, par ko tu stāsti, tā ir idejiskā lietas puse. Taču nozīme ir arī militārai apmācībai. Cik es saprotu, tad daudziem cilvēkiem, kas todien iesaistījās cīņā un ņēma rokās ieročus, nebija, kā tu pats teici. Jā, vispār nebija nekāda militāro pamatzināšana. Nu jā, kā pats teici, viņiem tika sniegta tikai ātrā apmācība. Vai šī iemesla dēļ neradās būtiskas problēmas? Protams, ka bija. Tādas, ko mēs saucam par draudzīgo uguni. Kad visiem tiek izdalīti ieroči, un tas ir galējais variants, tas ir kā izspēlēt pēdējo kārti, tas ir kā atvērt Pandoras lādi. Un, protams, pirmajās dienās cilvēki bija emocionāli uzvilkti. Starp dažām teritoriālās aizsardzības vienībām nebija sakara ar speciālo uzdevumu vienībām, un bija diezgan daudz gadījumu, ka naktī brauc automašīna un par šo auto tika šauts, bet tikai vēlāk izrādījās, ka tajā brauca mūsējie. Personīgi no maniem draugiem, no šiem jauniešiem, par ko es runāju, viņi tonakt atgriezās no tālāka rajona. Viņi brauc naktī, piebrauc pie kontrolu punktu un sākās apšaude. Daži puiši tika ievainoti. Diemžēl viens cilvēks gāja bojā. Kā jums izdevās to novērst, jo tā ir liela problēma, kas ir steidzami jārisina? Mēs sapratām, ka mums ir jākomunicē vienam ar otru, ka mums ir jāveido sakari, mums ir jāizdomā paroles, mums ir jāapmāca cilvēki, mums tas jādara šeit un tagad. Un būtībā ar to viss sākās. Diena sākās ar dažādu veidu treniņiem. Bija sausie treniņi ieročiem, apguvāt drošu ieroču lietošanu. Bija izbraucieni uz poligonu. Sākās apmācība grupās. Trenējāmās strādāt pāros. Tas bija kā situācija, kad tev ir kontroldarbs un es tev ātrumā cenšos izstāstīt biezu grāmatu, kas patiesībā jāapgūst visu gadu. Bet principā mums tas izdevās. Ko tie teikt tagad darīt latviešiem? Vai arī mums šobrīd ir pēdējais laiks doties un sākt apgūt militārās zināšanas, jo ienaidnieks mums ir kopīgs?
Es ieteiktu cilvēkiem pirmkārt nodrošinieties ar kritiski svarīgu prasmu krājumu, kas var noderēt ārkārtas situācijas gadījumā. Jo zinot, kā lietot, piemēram, individuālās aptieciņas saturu, kad tu skaidri zini, kas tajā iekļauts, kad tu skaidri zini, kā sev palīdzēt, kāpēc tas jādara un kā to darīt pareizi, kad tev nav tikai teorētiski zināšanas, bet arī prakse, tas vēlāk var atvieglot konkrētu izdevuma izpildi. Ja zini, kā lietot ieroci, ja ir kāds klubs, pulciņš, varbūt kāda cilvēku grupa, kas var sanākt kopā reizi nedēļā un patrenēties ar ieročiem, pat bez šaušanas, tas jau ir labi. Cilvēki šādi pierod, kā pareizi turēt ieroci, kā atdrošināt ieroci un kā ar to notēmēt, kā ar ieroci sagrupēties tajā virzienā, kur tu skaties, kā šaut no liela attāluma. Tādā gadījumā visi šie momenti, piemēram, prasme orientēties apvidū, zināšanas, cik soļi ir 100 metros, kā darboties ar kompasu, lai kaut kur nogļūtu un atgrieztos. Ar šīm pamata prasmēm pilnīgi pietiek, lai cilvēks varētu teikt, aha, man ir uz ko paļauties, man ir zināšanas, kas man palīdzēs izdzīvot. Es krīzē varēšu darīt vēl ko citu. Vienkārši mums bija situācija, kad cilvēki, kuriem nebija šo prasmi, tajā brīdī jutās bezpalīdzīgi. Viņi apjauta, ka ko nezina. Viņiem nebija šo zināšanu, un tagad šīs prasmes var iegūt tikai kaujā. Turklāt, apgūstot šīs zināšanas, cilvēks ļoti riskē ar savu un sev tumumā esošo cilvēku dzīvību. Tāpēc mans padoms ir organizēt tādas grupas, kas nodarbojas ar šādām apmācībām, nevis lai kādam uzbruktu, bet lai būtu droši, ka gadījumā, ja mums tiks uzbrukts, jums kā sabiedrībai ir šādas zināšanas. Es varu pateikt vairāk. Kad kauju intensitāte Harkivā jau nedaudz pierima, mēs norganizējām šādu apmācību. Mēs nodrošinājām cilvēkam šīs zināšanas, un uz tām nāca 25, 30 gadus veci jaunieši, izgāja apmācību un pēc tam noslēdz līgumu par profesionālo dienestu. Sākotnēji viņiem bija šaubas. Mēs viņiem jautājām, kāpēc neagrāk ir pagājuši 2 gadi. Viņi saka, jo man nebija pārliecības par sevi, taču tagad es māku apieties ar ieroci, es varu trāpīt mērķiem no 300 metriem, varu sev uzlikt žņaugu, uz kājas, uz rokas, no jebkuras pozīcijas. Man ir pirmās palīdzības aptieciņa, es zinu, kā un kur iet, un ar to man pietiek. Tas man dod pārliecību un spēku, ka es varu kaut ko izdarīt. Pirms tam man bija tāda sajūta, ka esmu vienkārši bezpalīdzīgs. Man nav nekā, lai es varētu uz sevi paļauties.